Ādis Mieriņš izteica savas pārdomas par aktuālām tēmām, kas šodien pasaulē notiek. Un tu viņas pierakstīji? Es tā pierakstīju, es tā ieklausījos, man tā viss iepatikās. Es sapratu, ka viņas vajag popularizēt, jā. Tā nest. Lai cilvēki lasa, lai zina, ka mūsu vidū arī ir tādi gudri cilvēki, ja, kas domājoši. Ja, un nevis kaut kā, bet tā savādāk, tā pareizi domā. Ja. Viņš tā visu saliek. Viņš ļoti akurāts un ļoti kārtīgs, un viņam nav haus. Ja. Tas tā zinīgi ļoti jauki. Parādišķiņ, kas ir iekšā? Redzības smuki. Tur tiešām tā kā princes. Ja. Un tas ir man tas raksts. Ir jau arī princes, nevis tā kā princes. Jā, viņš ir tiešām. Jauna laika, jauna tikuma. Katrā ziņā esmu tas, kurš pārstāv tradicionālo baltu skolu, ja teiksim, tradicionālo dzīves modeli, tāpēc arī nenācu šurp par papīru, es nenācu šurp ar atsaucēm uz autoritātēm, es nācu šurp runāt ar jums no sirds uz sirdi, acīs skatoties, jā, lai jūs tiešām sadzirdētu to, ko es sakāt, jo tas var būt jums noderīgi. Tad mēs esam šeit kursos, ja, un kursu un jebkuru mācību kursu rezultāts ir panākt, lai zināma cilvēku grupa atzīst vienus un tos pašus principus, vienus un tos pašus nosacītus, teiksim, kanonus, pēc kuriem kopā turpmāk viņi var darboties. Ja, tātad kursu uzdevums nav kādam kaut ko iestāstīt vai kādu ļoti, teiksim, izglītot vai attīstīt kādu pasaules skatījumu, bet gan panākt, lai tie cilvēki, kas šeit kursi ir noklausījušies un piekrīt tai vielai, turpmāk spētu sadarboties. Kurs ir sadarbības platforma. Ja? Tātad no vienas puses it kā jau cilvēks iet, lai mācītos un tā tālāk, bet būtībā tā mācīšanās ir tikai kaut kāda zināšana apgūta, ko pasniedz tikai konkrētā un zināmā kursā. Tātad tikai tie, kas ir bijuši klāt, tikai tie arī to informāciju strādā. Ja? Kāpēc mums ir vajadzīgi tie kursi? Mums šobrīd tiem, kas domā par tautas labklājību, domā par tautas labklājību tādā griezumā, kā neatraujot sev no tautas. Proti, ja tauta grimst, ja grimst šī valsts, šī zeme, tad bojā ejam arī mēs. Protams, ka cilvēki dažādos līmeņos to jautājumu mēģina risināt. Vieni strādā aizvien vairāk un vairāk, cerībā, ka tad viņi neizmetīs no darba, piekrīt arī mazāk un mazāk algu saņemt, cerībā, ka tad varbūt, ka tomēr varēs izdzīvot. Līdz nonāk līdz tam līmenim, kad cilvēks strādājot darbā, vairs nevar nopelnīt tik daudz naudas, lai varētu uzturēt ģimeni. Strādāt darbvietā. Tā ir pieredze, tā ir plaša pieredze dzīvot to cilvēku vidū, kas ir vienkārši strādnieki šobrīd, kur dzīves līmenis ir nonācis līdz tai robežai, ko vairs nevar nosaukt pa dzīvi vispār. Tātad, tas piemērs, ko es minēju, kad cilvēks strādā. Un vienā brīdī viņš vairs nevar iet uz darbu, tāpēc, ka viņam vajag uzturēt ģimeni. Viņš nevar iet uz darbu, jo darbā strādājot, viņš nevar nopelnīt, lai uzturēt ģimeni. Viņam ir jāsāk domāt, kur vēl ņemt naudu. Ja. Darbs vairs nav iztikas pamats. Ja. Un savukārt tas attiec uz vienu cilvēku grupu, uz citu cilvēku grupu. Tātad es pieminēšu šo konkrētu gadījumu. Ja. Es aizpagājušo gadu pie kādas kundzes, ļoti sabiedrībā pazīstamas kundzes, strādāja par saimniecības pārzemi. Uzturēja māju, dārzu, koku tātad, ja. Ko es varu teikt? Tātad, mana situācija bija tāda, ja, kad es gāju tātad uz to darbu pirms krīzes, faktiski pirms krīzes stāvoklis bija, un alga bija pietiekama, lai es strādājot savai ģimenei, tad iztika nopelnīt. Bet tad atnāca krīze, un tad tika prasīts no manis, lai strādāju 2 reizes vairāk par to pašu naudu. Ja? Un tādā gadījumā es jau vairs nevarēju nodarboties kalturām un vienkārši nevarēju nopelnīt, man vajadzēja beigt. Ja? Tas bija tā pirmā puse, ko es sāku strādāt. Tātad kā jūtās strādnieks, kā jūtās tas, kurš ir algos darbinieks. Tagad kā jūtās tas, kurš ir šis te darba devējs Latvijā. Šī te kundze slavenā un zināmā, teiksim, Latvijā. Ja?
rūpējās par savu bērnu audzināšanu, ļoti rūpējās, apčubināja visi kursi, mācības, klavieres, uz vietas un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat laikā viņi atlaiž bez problēmām, atlaiž no darba virkni darbinieku, neraugoties uz to, ka viņiem ir ģimenes vai kas viņiem ir. Viņi vienkārši šobrīd izdomāja, ka ir rentabli atlaist tāds un tāds darbinieks. Viņi nepadomā, ka tiem darbiniekiem ir ģimenes. Tas viņiem pilnīgi absolūti neslēdzas kopā tā lieta. Tās ir divas dažādas pasaules. Vēl trešā pasaule finansisti, protams, kuri nosaka šos te kursus, tātad valodas kursus, saskaņā kuriem norit pašreizējā ekonomikas ritmi virsās. Ja? Es gribēju teikt to, ka mēs dzīvojam dažādās pasaulēs. Un sadarbība šobrīd cilvēku starpā ir praktiski neiespējama. Es nevaru runāt, teiksim, ar savu māsu, kas ir zinātņu doktors, jo viņai ir cita pasaule, kurā viņa dzīvo. Ja? Viņa nepieņem tās lietas, ko es saku, vienkārši šeit ir robeža priekšā, jo viņa sajūt pasaules robežu, viņas pasaules robežu un manas pasaules robežu. Viņa nedrīkst pieņemt manas pasaules atziņas, lai nebūtu sveša tajā pasaulē, nedrīkst iejaukt. Jā. Ja mēs, kas ir bāze, kas tā tad ir instruments, kādā veidā notiek šī te, tas ir socioloģisks termins, viņas starp citu ir socioloģijas doktora, tas socioloģisks termins sabiedrības defragmentācija. Tas nozīmē, ka sabiedrībā vairs nav viens veselums, sabiedrība ir atsevišķi cilvēki, katrs pats par sevi. Tas ir galvenais uzdevums faktiski naudas finanšu sistēmai. Ja? Tātad sabiedrība defragmentācija, jo sabiedrība tātad saskaņā ar pastāvošiem tiesību politiskiem principiem, tas ir sabiedrības pamats ģimene, tālāk ģimene veido šīs sociālās kopas, kas tā izaug līdz valstī. Finanšu plūsmu savukārt ir ieinteresēt, lai nebūtu valsts, lai korporatīvais būtu, lai noteicošā būtu nevis sabiedriskais status, sabiedriskās saites, bet lai noteicošā būtu nauda, tā kā mēs matrices filmu esam redzējuši, jebkurā brīdī, jebkurš blakus var kļūt par slepenu policistu un ienaidnieku. Jo viņam vienkārši samaksā naudu, un viņš var kļūt par tavu ienaidnieku. Tas ir šis te mākslīgās pasaules matrices ideāls. Jā. Jebkurš, kurš pieņem šo naudas sistēmu, var kļūt par tavu ienaidnieku nākošiem iekulījiem. Tāpēc mums ir, faktiski cilvēks dzīvo savā informācijas lokā, ko tiešām jānosauc par pasauli. Tas informācijas loks cilvēks ir tā kā puķīte, jā. Puķīte, kurai Margarītiņai ir ziedlapiņas, ja? Katrs informācijas loks ir kaut kāda ziedlapiņa. Teiksim, es strādāju, tātad man ir informācija, mans informācijas loks ir par manu darba vietu. Es zinu to, kas notiek manā darba vietā. Tāda mans informācijas loks ir mana ģimene. Ja? Es zinu par to, kas notiek ģimenē. Teiksim, vēl ziedlapiņi ir, teiksim, mani, teiksim, draugi un makšķernieki, teiksim, klubiņš, ja? Tas viss ir ziedlapiņas, kas veido cilvēka veselumu, cilvēka sabiedrisko veselumu. Cilvēks sabiedrībā ir kā puķe, kuru šie te viņa informācijas loki veido. Ja? Defragmentētā sabiedrībā tam puķiem nav neviena vienāda liberāla sabiedrība, tas saucās. Puķiem nav nevienas vienādas ziedlapiņas. Darba vietas tiek mainīts ik pēc 2 gadi, kā viņi māca, ka tas ir tik pēc 2 gadi ir jāmaina kolektīvs, jā, tas mūsu uzņēmējiem tiek iedzīts galvās. Jā. Ģimenes arī tiek mainītas, jā, bez tam ģimene ir tikai mana ģimene, mana cilvēku kopa. Un ja es nevaru to ģimeni uzturēt, tad man cilvēku kopa ir, teiksim, varbūt es un mana sieva, vai es un mans bērns, vai es un mans bērns un sieva, maksimums 3 cilvēki, nevis kā agrāk. Tad uz vietas dzīvoja ģimene, liela ģimene, teiksim, ja, mājās zem viena jumta bija saime, kur bija saimnieks, saimniece, viņa meita, teiksim, ja, meitas, bērni un tā tālāk kopā, tātad vecās senā latviešu mājā dzīvoja kaut kur no 8 līdz 12 cilvēki. Tas jau ir vērā ņemams, teiksim, informācijas loks, ja, kurš tātad cilvēku kopa, kurš spēj uz vienotas informācijas pamatu kaut ko darīt. Šajā gadījumā apsaimniekot vidi, savu vidi, veidot savu vidi, ja, uzturēt dārziņu, teiksim, lauku, ja, māju. Tas, kas šobrīd nav cilvēkiem
vienota vispār ziedlapiņa visai sabiedrībai, ja, visiem latviešiem nav nekā, kas vienotu visus latviešus. Nu, nav nekā tāda, kas visiem latviešiem būtu kopīgs. Dziesmas dejas. Valoda. Nē, katram savu dziesmu. Jā, valoda, bet tas nav informācijas loks. Informācijas loks ir pagātne, tagad un nākotne. Jā, tātad informācija no kaut kurienes nāk, es viņu tagad apstrādāju un saskaņā šo informāciju rīkojos uz priekšu. Šobrīd latviešiem nav tādas informācijas, saskaņā ar kuru visi latvieši varētu kopēji kaut kādu darbu veidu. Nav kopīgas informācijas. Katrs latvieši dzīvo savā personīgajā pasaulītē. Ja? Un šis te mans darba šī brīža un jau ilgu laiku galvenais uzdevums ir izstrādāt latviešu nāciju, tātad izstrādāt latviešu nācijas plānu, ja? Tātad šo te vienotos vienot Latvijas tautu, kā konkrētā ģeogrāfiskā vidē esošas cilvēkus, lai būtu visiem viens priekšstats par to, kas ir Latvijas valsts un kādi ir latviešu uzdevumi Latvijas valstī. Lai būtu viena ziedlapiņa, un kur varētu tālāk izsekot jau, vai šī te kopēji pieņemtais nacionālais mērķis tiek realizēts jau uz priekšu vai netiek. Lai varētu par to runāt, es varu aizbraukt uz Alūksni pie saviem radiem un runāt par šo plānu, un lai es varu atnākt uz ministriju un runāt par šo plānu ar ierēģiem, lai es varētu aizbraukt pie latviešiem uz Angliju un runāt par to plānu, un viņi zinātu, ka jā, viņi arī tajā plānā ir iekšā, un mēs strādājam kopā pie šī nācijas plāna, mēs esam viena nācija, mēs ejam uz kaut kādu mērķi, un tas ir tikai kaut kādas soļu veikti jau, un tātad, tas ir dzīves informācijas loks. Ja? Tāpēc tas, ko Dita teica, ka nav jārunā ar tiem, kuri mūs nesaprot un neuzklaus, tā ir patiesība. Mums nav jādiskutē ar tiem cilvēkiem, mums nav jāiesaistās diskusijās tiem cilvēkiem, kuriem automātiski ir robeža, kuri dzīvo savā pasaulītē, kuri novilkuši robežu un mūs neuzņemas. Ja? Tas ir tā laika tērēšana, tas ir bezjēdzīgi. Tāpat laikā otra lieta, mums ir maksimāli jācenšas izplatīt informāciju, tad izplatīt savas domas un meklēt savus domu biedrus, lai mēs veidotu šo vienu informācijas loku tiem cilvēkiem, kas patiešām domā tā kā mēs. Tas ir pirmais uzdevums, atrast šos domu biedrus. Un otrais uzdevums ir kopā ar viņiem sākt rīkoties, jo informācijas loks ir tikai tādā gadījumā pilnvērtīgs, tātad pagātne, tagad nākotne, ja saskaņā ar šo informāciju notiek darbība kaut kāda. Jo pretējā gadījumā tā ir vienkārši demagoģija, tie vārdi, nevis informācijas loks, ja, tas informatīvs piesārņojums, ja visi kaut ko blā murgo un tas nav saistīts ne ar pagātni, ne ar tagad, un tas nevērš kaut kādā nākotnes darbībā. Ja. Tad es pateikšu tādu lietu, ko ļoti daudz nepiekritīs īpaši šajā tehnoloģija laikmetā, bet man jāsaka, tieši tehnoloģija laikmets mums ir novedis pie tā stāvokļa, kur mēs esam, ka cilvēkam nav nekādas vērtības, ja, jo kā jau tajā rakstā bija minēts, ko mums laikam rādīja intervijas kundzei, tad cilvēka vērtība kļūst aizvien mazāk un mazāk, energoresursu vērtība, cilvēka darbspēka vērtība aizvien mazāk, energoresursu aizvien dārgāk. Līdz ar to vienkārši cilvēks kļūst liekas, cilvēks nav vajadzīgs, viņš nevar uz energoresursus iegādāties. Ir izdevīgi, jebkurš uzņēmējs zina, ka var atlaist 3 darbiniekus, bet nevar nenomaksāt bankai attiecīgos kredītu procentu brīdī, vai nevar neieliet degvielu iekšā bākā mašīnā, jo tad viņš nevarēs pārvaldīt savu preci un bankrots ir visiem. Ja? Tātad tie 3 cilvēki gadījumā vai degvielu. Ja? Tā ir prakse, tas ir kādā veidā pie mums tiek realizēta šī verdzība, jo tas cilvēks patiešām ir nevērtīgākā lieta visā uzņēmumā. Jo viņš atkarībā no mašīnas, kurā ir benzīns nav ielietas, tad cilvēks arī bez algas, tikai uz cerībām vienīgi vēl kādu brīdi pastrādāt. Tā kā tas ir tas, ko mēs zinām, kas mums ir jāzina, kad mēs tiešām esam ļoti dažādas pasaules, un ja mēs gribam strādāt kopā, tie, kas mēs esam te, ja mēs gribam veikt kaut kādu kopīgu darbu, un ja tad mums jāformulē šis te mērķis, šī te nācija, latviešu nācija, šis mērķis, kā mēs to panākam. Tas tiek darīts ar Baltsaules modeli šobrīd, ja, tātad. Baltsaules modelis ietver, tad Baltsaules modelis ir centrāla ideja, ja,
kura apvienotu visus cilvēkus, jā, tā kā Saulē apkārtās planētas, tad dažādas organizācijas un dažādas cilvēkus apvienotu, teiksim, jā. Katrs turpina darīt savu darbu, jā, to, ar ko viņš nodarbojas, ko viņš uzskata par pašu svarīgāko, bet viņš orientējās uz Baltijas saules modeļu vispārējiem uzstādēm, tad viņš reiķinās ar visiem pārējiem. Viņam ir kaut kas kopīgs ar jebkuru organizāciju. Šajā gadījumā jebkas kopīgs, teiksim, nācijas plāns, nācijas mērķis, kopīgs būs organizācijai, kur cīnās pret korupciju, teiksim, un Ventspils naftas prāstās rūpnīcai, piemēram, ja tās direktors būs nācijas loceklis, jā. Tas būs kopīgs nācijas plāns, un tad viņam ir tēma sarunai, nevis savstarpēji apkarošana, jā. Tad mums jāuztaisa kopēja bāze ar kaut nelielu cilvēku grupu, lai ir tā, ka tad, kad no šiem te kursa beidzējiem sauloriem, ja precīzāk pēc vecās skolas, tas ir burtniekiem, ja, burtnieks, kad aizbrauc, teiksim, uz Kuldīgu, viņš stāsta to pašu, ko šeit Rīgā, teiksim, cits burtnieks, vai cits burtnieks, kas aizbrauc uz Limbažiem, stāsta to pašu, ja, cilvēkiem. Tikai tad mēs varam radīt to realitāti, ja, to darbību, kad visi mēs spējam runāt par vienu un to pašu, ka mēs esam, mums ir viena pasaule, jā, mums te, kas ir beiguši kursus. To es gribētu aicināt, tāpēc patiešām no kursiem ir jāaiziet tam, kurš uzskata, kad muļķības runā priekšnieks vai ne, muļķības runā sekretāri, muļķības runā viņi te blakus sēdētājs, jā. Tam vienkārši jāaiziet, jo viņš nav gatavs uzklausīt viedokļus. Svarīgi ir uzklausīt šos te viedokļus. Viedokļi katram, lai paliek savu viedokli. Katram paliek savs viedoklis, cik ir dzīves pieredzes, cilvēks formējās bērnībā personīgi. Jā. Un tā, kā mēs esam bērnībā noformējušies, mēs būtībā nepārvēršamies. Jā. Tāpēc mums ir jāpieņem cilvēki tādi, kādi viņi ir, bet mums ir jārada jauna kopēja tēma, kuri spējīgi darboties. Jā. Tad mēs nedrīkstam apkarot citu viedokļus, kur ir atšķirīgi tālāk. Tik tālu, kamēr šie viedokļi neapkaro mūsu kopējo tēmu, ja, šo te nācijas plānu, šo te ieceru kā visai tautai atspirkt kopā, kā tautai kopā būties un atspirkt. Ja. Tagad tas ir tas, ko es tā no sirds patiešām, es vakar runāju vienkārši ar mašu un iebraucu uz Latvijā, un es ļoti gudrs cilvēks, mums ļoti labs cilvēcisks kontakts, bet tā kā nonāk līdz zināmā robežai, viņi vienkārši man neciet. Viņi vienkārši man neciet. Bet viņi ārkārtīgi liberālās pasaules šajā te garā audzināta, kad visi viedokļi ir jāuzklausa un tālāk, bet tā ir tikai teorija. Praksē viņi dzīvo pasaulē, viņi dzīvo Polijā, viņi braukā no patās visu pasauli ir apbraukājis. Viņai nav nekāda sakara priekšstatu par to, kas notiek Latvijā. Viņai pilnīgi cita pieredze, cita pasauli. Ja? Tā kā mums ir jāmēģina paplašināt savu pasauli, kopēju pasauli jādibina mums, ja mēs jaunu pasauli atcelsim. Tad tas kāds formāts ir, ja, par sauloriem. Vēsturiski pirms kara ērā, jo pēdējie 2000 gadu, kad tiešām ir karš, tā pareizi Viktors Cojs dzied, ja, starp citu cilvēks, kurš palika Latvijas zemē, kur garš joprojām te lidinās Latvijas zemē, 2000 patiesi ilgs 2000 gadu karš. Karš patiesībā mazliet garāk periodu, ir ilgāk periodu. Ko nozīmē karš? Karš nozīmē to, ka sabiedrības augstākās vērtības tiek izvirzītas militārās vērtības. Nevis harmonijas vērtības, bet destruktīvās vērtības. Jā. Ir tāpat kā diena nomaina nakts nomaina dienu, tie dažādi periodi, dažādām vērtībām, dažādām atskaites sistēmām. Tāpat miera periods nomaina kara periods miera periodu. Pēc tam katrā ir savas vērtības sabiedrībā, katrs būtībā savu civilizāciju. Un katru tiek atšķirīgi vadīt. Ja? Un tās vērtības, kas mums pašlaik ir, konkurence, uzvaras ir vajadzīgas, ja, cīņa, cīņa ar visiem liberālisms, kā šis te visas cīņas ar visiem augstākais sasniegums, ja, tātad spožums, vadoņu kults, ja, tātad un viss pārējais, tas ir tipiskas kara un kara vadoņu sabiedrības tātad pazīmes atribūti, ja. Bet karš ir izsmēls, karš jebkurā gadījumā noved pie tā, ka ir savēji un ir ienaidnieki, kad ir visa globālā pasaulē, ja. Tad situācija tāda, ka pēkšņi sabiedrība pati kļūst sev par ienaidnieku.
Tātad jāsāk meklēt iekšējos ienaidniekus. Un tādā veidā šī kara mašīna, šī kara pārvaldes sistēma apēta pati sevi, liberālā sistēma apēta pati sevi. Tas notiek. Tāpēc mums jāorientējās uz konstruktīvo šobrīd. Mums ir jāveic pārēj no šīs kara sistēmas, ko vadīja tātad kara vadoņi, karaļieši tā tālāk. Mums jāveic pakāpeniski pārēj ar viņu pašu šo karavadoņu karaļu piekriešanu, tātad vadoņu. Uz mieru laiku sistēmu, protams, harmonijas sistēmu, kura agrāk mums sauc par teokrātiju, protams. Tas ir ticība kaut kādam dievam, bet nav jābūt ticībai kaut kādam dievam, jābūt ticībai. Bet kas ir reliģija? Religios. Re ir atgriešanās, tātad notiņot, re ir atgriešanās, līgios ir vienota organizācija. Reliģijas, jebkura reliģija ir tiekšanās uz vienoto pirmsākumu. Ja? Neviena reliģija nav pilnīga, jebkur no viņām ir tikai tiekšanās uz vienoto pirmsākumu. Tātad uz šīm te dabiskajām apziņām, kāds cilvēks, pēc kurām cilvēki organizējas, cilvēku sabiedrību kādu veidojās, līdz izveidoja šo te tehnokrātisko sabiedrību, kuru līdz lielajām 2000 gadu karām. Tā kā es gribu stāstīt par to kārtību, kuras pārstāvs esmu es, jo es tiešām esmu cara, cara, šobrīd tas būs saprotamāks termins, cara Lame, pēdējā Prūsas zemgals personāla unijas valdnieka pēctecis šī brīža likumīgais, un mēs esam audzināti krīvu lokā. Cars tas ir krīvs, teiksim, bet tas mums mazāk ko izteiks, tāpēc es negribu lietot vārdus, kur jums mazāk ir pazīstam. Pēc tam es arī ļoti ceru sadarbību ar slāviem, kur pieder pie tās pašas sistēmas. Viņiem ir tas teiciens, bez sevi jāapgalvē, proti cilvēks, kuram galvā nav saprašanas, ko darīt. Cars, jeb šī krīvs ir tas, kurš izvirza šos te garīgos ideālus sabiedrības, un kurš pats kalpo par šo te sabiedrības garīgo ideālu iemiesojumu. Tāds kāds ir viņš. Tāpēc arī tas krievu teiciens, ko es skolā smējos, vai ne, visi mums vēstures skolā teica, bija царю показали фигу, умрем все до последнего, обиды не простим. Tobrīd visi skolnieki smējās, bet cilvēkam jāiziet cauri daudz kam, lai saprastu, ko tas īstenībā nozīmē. Cārs, tas ir šīs te sabiedrības, kopības simbols. Tas ir tas pats, kas, teiksim, divu vietnieku zemes virsotā tiesa. Tātad tas ir tas sabiedrības ideāli iemiesojums. Ja sabiedrības ideāli iemiesojumam parāda pigu, tad sabiedrībai, ja viņi grib pastāvēt, tad viņiem šaubas ir jāatbild. Tā kā tas ir, teiksim, izpratnes līmenis, līdz kādam cilvēku nonāk pamazām, kā skolnieki mēs par to smēņāmies. Bet vajadzēja ilgi laika, lai saprast, kas ir kas. Tad vēsturiskajā sistēmā tātad sabiedrību organizēja trīs institūti. Nerunājot par to, ka tātad arī toreiz, es runāšu par 12. gadsimta modeli, kurš ir pēdējais. Toreiz blakus, mēs zinām, blakus ir Tempļa kalns un Pilskalns vienmēr, celti. Citur ir noārdīti, tas bija 12. gadsimts. Tempļa kalns kā šis te tautas vienības vieta, kā kulta vieta, kā sapulču vieta, tautas sapulču, teiksim, ikgadē un tā tālāk, un Pilskalns kā administratīvais centrs, Un tāpat tās bija divas varas, administratīvā vara un šī te garīgā, jeb šī vienojošā vara, kura nosprauda mērķus, kur sanāca reizi gadā rudenī un nosprauda mērķus uz nākamo gadu, kura šī te garīgā vara bija, šī te tautas sapulce bija tie, kas slēdz līgumus ar citām valstīm un tā tālāk. Bet es negribu runāt par šo sistēmu, es gribu runāt par ikdienas sistēmu. Tātad ikdienā bija trīs institūti. Augstākais institūts bija Krīvs. Pēc tam cilvēki, kuri pārzināja tautas enerģētiku un nodarbojās ar tautas enerģētikas jautājumiem, tie bija zintnieki. Un savukārt cilvēki, kur pārzināja teoriju, kuri vāca dainas un izplatīja un dziedāja tātad kur vāca tautas garamantas, tātad, kas strādā ar informatīvo plūsmu, tie bija burtnieki. Tātad šis trīsvienīgi faktiski bija Krīvs, zintnieki un burtnieki. Un, ja par burtnieku var kļūt beidzot kursus,
Par zintnieku var kļūt kaut kādas zināmas, teiksim, iedzimtas spējas cilvēkam, teiksim, šeit strādāt ar enerģijām ir vajadzīgas, ja, kas nāk jau no pārdzimt. Tad par krīvu nevar kļūt cilvēks. Ja. Cilvēks nevar kļūt par krīvu pēc paša izvēles. Man te saka, tā ir budistu sistēma, te teicu, bet budistu sistēma mazliet ir tomēr redusies vēlāk par mūsu senbaltu sistēmu. Proti krīvus izvēlās krīvus, nodod audzināšanām bērnu, puisēnu krīvām. Un šis bērns, puisēns, nākamais krīvu palīgs, dzīvo pie senču bižozola, tātad ir šī te krīva apmetnes vieta, krīvu loks. Ja, krīvu loks. Šis te nākamais krīvs neiziet no krīvu loka laukā, viņš dzīvo tikai visu laiku krīvas sabiedrībā un tikai pie tiem cilvēkiem, ar tiem cilvēkiem, kas nāk pie krīva. Un viņš ir tikai labvēlīgi un konstruktīvi noskaņots. Viņš mācās dzīvot, viņš no krīva mācās dzīvot. Viņš apgūst šo te dzīves pieredzi personīgi, jo kāds tas personīgi veidojās bērnībā. Ja. Līdz ar to nevar neviens šobrīd nevar teikt, es tagad būšu krīvs un garīgais vadonis. Izņemot tos, kuri patiesi ir auguši krīvu lokā. Un es esmu audzis krīvu lokā. Man bērnība pavadīta mājā pie vectēva skolā, kurš bija iepriekšējais Korleone Lamas. Tas ir ne tāpēc, ka es tagad augstu varu, tieši otrādi. Es tikai gribu, lai jūs uzklausat to, ko es saku, ir ārkārtīgi grūti panākt, ka cilvēks atzīt autoritāti, kur nav bagātas šobrīd, kurai nav uzvara, kurai nav naudas un tā tālāk. Jā. Kā es teicu, tad šobrīd ir militārā pasaule, es pārstāvu to pasauli, kur ir harmonijas pasaule, sabiedriskās organizācijas, sabiedrības izaugsmes pasaule, jā, uz kuru mums tagad ir jāiet. Un es tiešām jūtos tā kā relikts, jā, bet brīžiem es satieku cilvēkus, kuri šo te seno pasauli pārstāv, kuri panāk no dzimtām. Ja? Un nav tā, ka tas būtu izmirstoši. Tas ir garīgas vērtības, kuras ir balti pārmantoši. Te ir tā tēze par to, ka nav mazu tautu. Ja? Mēs esam mazskaitliskā tauta, kur ir ļoti spēcīga tieši uz šīm garīgajām vērtībām. Starp latviešiem ir visvairāk šo te garīgo cilvēku. Ja? Tāpēc mums ir cerības, ka mēs spēsim ne tikai kā maza zemīte kaut kā pretoties tiem globālajiem procesiem, tieši otrādi, ka mēs šeit Latvijā, kādreiz Balti, vai nebija šis te garīgums centrs, ka mēs spēsim arī pasaulē dot modeļus, kurus pasauli pieņems un spēs atkal sakārtoties. Piemēram, šobrīd Nācijas projekta sabiedrības organizācijas modelis lieliski strādāt Anglijā, ja, kur cilvēki ir spiesti iet aizstāvēt savu ielu no vandāļiem, ja, tātad pret militāru, pret vandāļiem cilvēki iet aizstāvēt savu ielu, viņi jau paši organizējās. Jau. Tas ir tas modelis, pēc kura Nācijas modelis, kurš mums ir izstrādāts. Ja, tā kā tas ir par terminiem. Tad es gribēju par to, uz kā bazējās šī sabiedrība, ja, senā sabiedrība, konstruktīvā sabiedrība, pie kuras mums jāiet. Viņi balstījās uz tikumu. Proti, tikums ir labs ieradums. Ja. Juristi, ja, un juridiskā prakse pasaulē ir pieņēmusi, ka ir divi tipi tiesības, ir paražu tiesības un ir rakstītās tiesības. Un visus tiesā pēc rakstītajām tiesībām, visu vērtē pēc rakstītajām tiesībām, faktiski tātad pa augstākām tiek uzskatīts rakstītās tiesības. Tas, ko izdod kaut kāda konkrēta vara, kaut kāda konkrēta varas institūcija, konkrētai dzīves situācijai. Tad viņi saskarās šodien, mums vajag izveidot CVK, mēs pieņemam likumu par CVK, rīt mums vajadzēs izveidot Latvenergo, mēs pieņemsim likumu par Latvenergo, jā. Un tā tālāk, tad likums ir tas, kā valdība risina konkrētas situācijas jautājumu. Tas nozīmē, ka likums nav ilgtspējīgs, kā tagad modē teikt. Likums ir konkrētai dzīves situācijai veidots. Un ja to likumu no galvas paņem kaut kādas 100 gudrie vai izdomā viens kāds, ja, un pēc tam uzspiež pārējais sabiedrībai, tas likums ir būtībā netikumisks, jo, ja likums būtu sabiedrības organizējošs parametrs, tādā gadījumā viņam būtu jābūt saprotamam katram cilvēkam. Šobrīd Latvijā nebūs neviena cilvēka, kurš zinātu visus Latvijas likumu nosaukumus kaut vai, nerunājot par viņu būtību, ja. Nevienu.
Tas nozīmē, ka tie likumi ir vienkārši represīvs instruments esošās varas rokās. Ja. Turklāt tas neveicina nekādā veidā represīvs instruments, kā mēs zinām, nevis tas, kas nevis vieno, bet tas, kas šķeļ. Ja, represīvais instruments likums šķeļ. Piemēram, kas tā juristi un pārējie likuma zinātājiem visas tiesības, līdz brīdim, kamēr, teiksim, iestājās tiesības korumpantiem. Ja. Proti, tās ir vēl augstākas tiesības. Korumpantu tiesības ir augstākas, viņi samaksā naudu un nopērk, ko vajag. Ja. Tāpēc teiksim, ir šis dažādās kastes pēc likuma, pēc esošā likuma zināšana. Sabiedrību vieno tikums. Tikums ir tas, kas ir labais ieradums, kas ļāvis izveidoties mūsu civilizācijai. Tās lietas, ko darīja mūsu senči pirms 1000 gadu, ja tās lietas un tās sadzīves kārtība nesa augļus, tā sabiedrība, kur šo tikumu ievēroja, attīstījās plaupa un nonāca mūsdienās. Tā sabiedrība, kura bija netikumīga, sabruka un šodienā viņas nav. Mums jāizdara likumsakarīgs slēdziens, ka visas sabiedrības, ka mūsu pastāvēšana šobrīd notiek, mēs esam savu pastāvēšanu pateicīgi senču tikumam, tam senču dzīves veidam, kādu viņi ir piekopuši. Par spīti jebkuru laiku valdnieku rakstītajiem likumiem. Ja. Tas nozīmē, ka cilvēkam jābūt vienādā, lai veidotu valsti, vienotu valsti, tātad vienotu sabiedrību, ir jābūt likumiskai valstī, un tikumiem ir jābūt vispār pieņemtām lietām. Ja cilvēks vajag dzīvot likumīgi, tad kaut vai juridiski tādai likumīgai valstī neviena cita valsts nevar pret tādu valstu vērst agresīvu. Ja mēs nodibinām nāciju, kur balstās uz tikuma pamata, un šī likumiskā nācija izveido likumisku valsti, šai valstī nav jābaidās ne no vienas agresijas. Turklāt šī valsts ir pilnībā mobīla, jebkurā brīdī pilsoņi ir spējīgi uz jebkurā jautājumā pastāvēt par sevi un iet palīgā otram, ja runa ir par tikumu. Pamata tikumi ir es nosaukšu tādus tikumus kā gods, jo tā ir vienīgā lieta, ko cilvēkam nevar atņemt. Cilvēks piedzimst, godājams, jebkurš cilvēks, viņš piedzimst, viņš ir godājams kā jauna dzīvība, kā jauns sākums. Un neviens cilvēkam nevar atņemt godu. Cilvēku var apmelot, cilvēkam var ielikt cietumā, lai viņš dzīvo renstelēs panākt, jā. Bet tas cilvēks būs godājams, kamēr vien viņš pieturēsies pie goda principa, kamēr vien viņš pieturēsies pie principa goda vīrs un vārds. Goda sieva. Jā, goda sieva, tas ir jāizdomā tagad, jā. Par goda sievām vēstur būtu. Jā, bet tas jau emancipācijas šobrīd jautājums, kā mēs par goda sievām. Jā, bet tātad valsts pilsonim ir jābūt goda vīram. Valsts, kuras pilsoņi ir goda vīri, tādai valstī neviens neko neizdarīt. Turklāt šī schēma, ja, viņi ir praktiski izmantojama. Tā tiesību sistēma, politiskā sistēma, kur šobrīd pasaulē valda, viņi ir veidot uz 18. gadsimta cilvēku tiesību un nāciju tiesību doktrīnas pamatā. Viņi vēl šobrīd viņi funkcionē. Tātad sistēma, kur atbalsta nācijas un tautas. Jā. Un līdz ar to visa balstīšanās uz nāciju un nacionālo ir pilnībā likumīgi un neviens to nevar piesiet kaut kādu, teiksim, pretestību valstī vai kaut ko citu, jā, vai kāda ārvalsts nevar iebrukt likumīgas zemes, teiksim, jā, teritorijā. Lūk, tātad tikums ir gods, goda vīrs, ja, un cilvēks, kurš nav goda vīrs, nevar būt pilsonis. Tas ir skaidrs saprotams. Sabiedrību ir jāvada tiem, kas ir godājami. Godājami ir tikai godīgi. Godīgam cilvēkam ir viņa goda vārds. Goda vārds ir tas, kā ekvivalents šodien ir paraksts. Ja? Es nezinu. Tātad goda vārda ekvivalents ir paraksts. Ja cilvēks ir godājams, ja cilvēks ir godīgs un godājams, viņam ir paraksta tiesības un viņš ir uzstāties sabiedriskajās attiecībās. Ja cilvēks nav godīgs un godājams, viņam vienkārši ir atņemams paraksta tiesības. Nevar parakstīt dokumentu cilvēks, apliecināt, ja, kuram nav goda vārda, kuram netic. Ja. Un tad nevar viens oligarks iznākt un pateikt, lai kļūtu par miljonāru, bet 10 reizes bankrotēt. Tas būs neiespējami. Viņš vienreiz nobankrotēja. Viņam izteica brīdinājumu.
Tu esi parakstījis dokumentus tādus un tādus, tie, kas tev ir uzticējušies, tu esi viņus piemānījis. Viņš saka, tā kā nezinu, es vienkārši naivs biju un kļūdījos, labi izteicu brīdinājumu. Otrajā reizē, pēc otrā bankrota, viņam gods ir atņemams. Ir skaidri redzams, ka viņš ir negodīgs. Ja? Tādā veidā es, protams, apzinos, ka es sagrauju ar vienu šo juridisko argumentu, parakstu tiesību atņemšanu, es sagrauju visu Latvijas ekonomisko sistēmu, jo Latvijā dokumentus svarīgākos paraksta tikai cilvēki, kuriem nav goda, kuri ir apliecinājuši, ka viņiem nav goda. Ja? Tātad, bet es neuzstājos par valsts svaru. Mēs neviens nedrīkstam uzstāties par valsts svaru, jo par to dabūt 5 līdz 7 gadus. Ja? Mēs uzstājamies par nācijas tiesībām, mēs runājam par cilvēku tiesībām, par visu to, ko tiesības aizstāv. Un mēs runājam par to, ka tautai ir tiesības uz nāciju, un nācija ir tiesības uz valsti. Un valsts ir jāizpilda nācijas gribu. Tātad, tas, kas šobrīd pasaulē notiek, kāpēc mums ir vajadzīga šī te nacionālā valsts beidzot? Jā? Ne tikai tāpēc, ka mēs pēctecīgi drīz vien izmirsim, ja, jo, kā jau es arī minēju iepriekšējās reizēs, tad ētiska valsts rūpējās par to, lai viņas pilsoņu skaits vairotos un pilsoņu lojalitāti vairotos, lai tiks stiprināta valsts. Ja. Savukārt tā neētiska valsts rūpējās par to, lai samazinātu pilsoņu skaitu, ja, tātad, lai ieviestu personāla verdzību. Ja. Tas, kas nav pilsonis, tas ir valsts atkarīgais. Ja. Viņam nav tiesības vairs lemt par valsts svaru, nav tiesības balsot, viņš ir valsts atkarīgais. Kā lems, tur pie augšā tā būs. Ja? Tad jau mazāk pilsoņi, jo drošāk kļūtās šādas valsts varas institūti. Bet nu, te ir tā situācija, ka Latvijas valsts, es tā savilku paralēlis. Šobrīd ir tas brīdis, kad mēs varam iet uz to nācijas vienotību cerēt. Jo pašreiz Latvijas valsts kā tāda neapmierina neviena šajā valstī dzīvojošā intereses. Tas ir unikāls gadījums. Pat, es pateikšu pēc tam. Jo mēs varam skatīties, kāds ir Latvijas ceļš, vai tas ir uz rietumu pasauli, teiksim, vērsts, vai uz sociālu valstu, vai uz liberālismu, vai tas ir vērsts uz mafiozu valsti, kā kaut kur Dienvidamerikas kaut kāda narkobarona režīma, ja, kur ir daži narkobaroni un visi pārējie ir vergi. Ja. Bet pat šīs te narkobaronu režīmi, ja, Dienvidamerikas valstis, viņas apmierina kaut dažu cilvēku šo narkobaronu intereses. Šī valsts spēja aizstāvēt kaut dažu cilvēku intereses, līdz ar to viņai ir kaut subjektīvs, bet pamats. Latvijas valsts šobrīd neapmierina neviena intereses. Viņi nedod garantijas, drošības garantijas nevienam. Parasti cilvēki dzīvo, kas saka, badā un nonāk līdz tam, ka viņiem ir jāemigrē, ja. Tie, kas ir šeit sagrābušies bagātības, ja, kas pārvalda lielos resursus, tos šobrīd atkulako, ja, ārvalstu partneri, kuriem ir vēl vairāk naudas, jo šajā korupcijas naudas sistēmā, kuriem ir vairāk naudas, tam ir lielāka taisnība. Līdz ar to mūsu miljonāri ir ļoti maziņi miljonāriņi, un, protams, ka viņus aprīt šobrīd ārvalstu miljonāri. Tikai tāpēc, ka Latvijai nav robežu. Līdz ar to viņus var aprīt. Līdz ar to Latvijas valsts neapmierina neviena intereses. Un nacionālās vienotības pamatam būtu jābūt šeit tautas vienošanās par to, ka mēs tiešām norakstīsim tos vecos grēkus. Ja? Sāksim no nulles, teiksim, viss ir godīgi. Līdz pirmajam brīdim, kamēr tas pārkāpis šo godu principu, kamēr tas parādīs, ka tas negodīgs. Šiem te tik lēti netiks cauri mūsu oligarhi, ja? Ka mēs viņus, teiksim, tur atņemt viņiem īpašumus. Ja? Tas būtu šķelšana, ja mēs tagad atņemsim mūsu oligarhiem īpašumu. Īpašums ir vajadzīgi tāpēc, mums ir vajadzīgi tāpēc, lai tauta izdzīvot. Tāpēc mums ir vajadzīgi šie te īpašumi, kurš šobrīd pārvalda oligarhi. Bet kuri tiem oligarhiem slīd no rokām laukā. Ja? Līdz ar to vispār aiziet no valsts. Ja? Vienīgais, kas oligarhus var aizstāvēt, ir pašu nācija, pašu tauta. Šī te kara militārā civilizācija patiesībā ir unikāla ar to, ka visos laikos viņi ir nicinājusi cilvēkus, kuri viņu baro. Visos laikos, visus 2000 gadus, tas, kas šo civilizāciju baro, tas tiek nicināts. Ja? Zemnieks tiek nicināts, kāda iekarota zeme tiek nicināta. Ja? Ukraina pievienoja Krievijai un uztaisīja Golodomoru, ja, Ukrainā. Ja? Ukraina bija visas Krievijas labības klēts Krievijas impērijas. Tad, kad viņi pievienoja Padomju Krievijai, Padomju impēriju uztaisīja Golodomoru viņiem. Ja? Latvieši kā baltās rases, kā baltā rasa, ja? Baltā rasai ir divas funkcijas galvenās – administratori un zemkopi. Vienmēr baltās rases pārstāvs ir tiecies uz zemi un zemes kopšanu. Ja?
Un tas, kas te 2000 gadu notiek, tāpēc viņi ir balto rasi, kas pirms 2000 gadiem bija viss kultūras centrs, ja? Pārvērtuši par to, kas tas ir šodien, ja negribās raksturot un negācijās. Tāpēc, ka baltā rasa, kura ir zemkopi, nepārtraukti tiek aplaupīti. Nu labi, aplaupīti ir kā citi baltie, ja? Bet tiek deldēta laukā pati šī kultūras sastāvdaļa. Zemkopība, zemes kopšana, ražošana kā augstākā vērtība, augstākā sabiedriskā vērtība. Tavs labums ir tāds, proti tu esi tāds, kāds ir tavs sabiedriskais labums. Ja tu kaut ko ražo, tu dod labumu sabiedrībai, tu eksistenci pamatot. Ja tu nedod sabiedrībai labumu, tādā gadījumā tu eksistenci nav pamatot, ja? Tad esi parazīts uz sabiedrības miesas. Ja? Un 2000 gadu, kā es teicu, ražotājs ir visādi nicināts. Ja? Tas vien ir parametrs, pēc kur mēs redzam, kāpēc šī civilizācija sabrūk, kāpēc viņai jāsabrūk. Kad viņi būs iznīcinājis visus ražotājus. Ja? Tātad, tas, kas... Cerēsim, ka nebūs. Nu, tas, kas notiek šobrīd pasaulē. Tas nesanāks, būs kaut kas arī jādara. Nu, Es domāju, ka mēs līdzās to apstādināsim, to destruktīvo procesu. Vismaz, jā, tad tas, par ko Dita saka, ir tagad tāda līdzība man nāk prātā. Ka mēs varbūt saskatām, ka mēs pirmkārt esam atbildīgi visu to senču priekšā, 100 un 1000 cilvēku priekšā, kuru pēcteči mēs esam. Mēs ietveram daudzu paudžu sapņus un ideālus. Mēs katrs no mums, mēs esam atbildīgi par to, ka mēs nesam šīs te asins cauri. Mēs esam atbildīgi par to, lai tās asins tik nestas tālāk uz priekšu. Jā. Tā ir zemes dzīvība, kultūras dzīvība. Mēs varam vērtēt, ka mums ir lielas vai mazas izredzes, teiksim, izdzīvot šajā globālajā pasaulē, ja, kur tehnokratizējās un, kā jau es teicu, noved pie tā, ka cilvēks kļūst liekas, ja, un pie cilvēka iznīcināšanas, ja, pie mehāniskas pasaules. Šajā mehāniskajā pasaulē ir milzīgi līdzekļi. Ja. Amerikā ir tikai divas lietas. Amerikā ir nauda un militārie spēki. Ja. Nu, tas ir tas, kas ir pasaules dominējoša valsts Amerika, Atlantijas bloks. Atlantijas bloks ir pasaules dominējošā vārēja vienpola pasaulē. Un viņai ir tikai divi argumenti. Tiesības izlaist naudu un vislielākie bruņoties spēki. Bruņoties spēki, kas atbalsta šo naudu, un naudu, kas atbalsta bruņoties spēkus. Ja? Tas ir pasaules varas pamats, šīs pasaules varas pamats. Ja? Ja mums liekas, ka mums ir dikti mazas cerības izdzīvot tādā pasaulē, ja mums nav bruņoto spēku un mēs nevaram emitēt naudu, ja, tad mums jāapzinās, ka divas lietas. Pirmkārt, mēs esam atbildīgi visu senču priekšā, un mēs dzīvojam saskaņā ar senčiem. Tikai pateicoties viņiem dzīvojam. Un otrā, ja mums ir kaut vai 1% cerības, ka tam, ko mēs darām, būs kaut kāds labums un ka mēs izdzīvosim, tad mums jādara viss, lai šo te kaut vai uz 1% paļaujoties kā uz Dievu augstumos. Mums ir jāatrast, ka mēs to 1% pret 99%, ka izpildīsies tieši tas scenārijs saskaņā, kur mēs izdzīvosim. Ja pretī gadījumā mēs nomirstam vienkārši. Nomirt var dažādi, nomirt var ar godu cīnoties, var nomirt sētmalē. Nodzeroties, ka Mārs Šaklēs man jāpiemina, diemžēl, šis te beidīgais piemērs. Jā, viņš padevās. Tātad, pēc Bībeles, tas ir pēc kristīgās reliģijas, pēc kristīgās reliģijas tas būtu tā, ka, ja, teiksim, Sātans pārņem šo pasauli, ja, nu, tas scenārijs, kas ir caur šobrīd, cik masoņiem, ja, tieši šis scenārijs, karš, mēris, bats, pēc tam nāk Antikrists. Šis scenārijs tiek šobrīd izspēlēts tieši, ja. Tad, ja mēs atzīstam, ka mums nav cerība, ja, ka šī pasaule patiešām ļauna un nav cerība, ka tā pasaule izdzīvos, tad mēs atzīstam šī te Sātana visspēcību. Ja mēs atzīstam Sātana visspēcību šīs pasaules, mēs kļūstam par viņa kalpotājiem. Ja mēs atzīstam, ka kaut 1% labestībai cerības izdzīvot, ka labestība novedīs mūsu nākotnē, ja, kaut 1% ir tāds iespēja. Ja. Ja mēs tam ticam, mēs no Sātana kalpiem kļūstam par Dievu kalpiem, par radītāju kalpiem. Es nerunāju par Dievu, kā teiksim, kristīgās reliģijas vai kāds cits reliģijas Dievu. Es runāju par radītāju kā tādu. Viņam ir daudz vārdu radītāju. Jā. Tātad reliģija, kā es teicu, vēlēšana tieksme atgriezties par radītāju. Ja? Tad tas 1% mūs padara no Sātana kalpiem par radītāju
piekritējiem un atbalstītājiem un dzīvības turpinātājiem. Ja mēs esam radītāji, atbalstītāji un piekritēji, tad mēs atzīstam, ka radītāja pasaule ir laba un mēs šeit dzīvosim un viņu uzturēsim. Tikai tas, kas ir pilnībā atteicies no radītāja, jeb no šīs te pasaules spēja šo pasauli nīcināt laukā. Jā. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka jebkurš, kurš šo pasauli, kurš ir gatavs pasauli upurēt, neatbalsta nevienu dievu un nevienu radītāju. Tas tāds kritērijs, jā. Tas, kas neatzīst labestību, jā. Šobrīd tātad tas karš jau notiek. Šobrīd notiek karš, jā. Tiek pieminēts, ka ģenerāļi plāno iepriekšējos karus vienmēr, jā. Bet šobrīd jau notiek karš. Atlantijas bloks karo ar arābiem. Un šis ir jaunās paaudzes karš, terora karš, kurš tika izsludināts 11. septembrī, kurš tika gatavots jau sen pirms tam, un kurš tiek aprobēts. Jā. Terora karš, mums tagad jāzina, kā viņu atpazīt. Terora karš nav armija pret armiju, terora karš ir ekstrēmas grupas pret ekstrēmām grupām, kuras vada sagatavot tātad provokātori, gan grupas, gan militāri, gan psiholoģiski. Un terora uzdevums ir uzbrukums mierīgajiem iedzīvotājiem. Tas terors ir nevis, teiksim, ja mēs iedomājamies, kad stāv divi gaļi viens pret otru un kaujās, teiksim, savā starpā, tad tas ir karš. Terors ir, kad divi gaļi stāv viens otram pretim, skatās viens otram acīs un mēģina panākt, lai tam gailim iekšā, baktērijas kaut kādas tur savairotos, kas sagrauj to gailu un Proti, terora uzdevums ir novest sabiedrību līdz tam līmenim, ka sabiedrība atzīst šī valsts, šī sabiedriskā struktūra mani vairs nespēja aizstāvēt. Terora uzdevums ir karš pret mierīgiem iedzīvotājiem ar mērķi panākt, lai šie iedzīvotāji atzīst, ka viņu sabiedrību viņus nespēja aizstāvēt. Tas ir tipiski militārā stratēģija, pēc kuras, starp citu, krustneši iekaroja arī Baltiju, teiksim, Latviju, Livoniju. Viņi uzcēla cietoksni, no cietokšņa terorizēja, nodedzināja laukus, terorizēja iedzīvotājus, līdz iedzīvotāji bija spiesti parakstīt miera kursas līgumu, bija spiesti iet par bruņinieku vasļiem, lai tikai viņiem ļautu uz viņu zemes strādāt, radīt pēcnācējus. Militāristi izmantos terora metodi, tie jau nav arābi, vai kas to izdomājuši, tie krustneši, kas izmanto terora metodi, pirmie mums zināmie, jā. Ar šo te viņi sagrauja mūsu miera valsti, kur savādāk nebija iespējams ir, ja mēs pastāmies karti, tad Baltija bija vienīgā pagāniskā valsts, kristiešu valstu ietvarā kopš 800. gada, kad Skandināvijā izplatījās kristietība. Tad ļoti, ļoti mazā teritorija Baltijas valsts bija vienīgā, kura nebija pievienojusies kristietībai. Jā. Ar militāru spēku mūs nevarēja pakļaut. Mūs nevarēja pakļaut garīgi, mūs pakļaut teroru. Vienkārši šo teritorijā sapludinām iekšā milzumu daudz migrānu, krustnešu un viņu kalpu, kurš šo teritoriju noplicināja, terorizēja. Tad padarīja neapdzīvojumu tautai. Tā mums arī šobrīd jābaidās un jāuzmanās. Pirmais un galvenais, ko mēs nedrīkstam darīt, mēs nedrīkstam, tas ir jāiekaļ šobrīd akmenī. Mēs nedrīkstam ielaist Latvijā karu. Jā? Šobrīd tātad Ēģipte, Lībija, Sīrija, terora karš. Norvēģija, Lielbritānija, tas izplatīsies vēl, terora karš. Mēs nedrīkstam šo te karu ielaist mūsu zemē, mums ir pārāk maz. Bet šeit jau notiek administratīvais genocīds. Administratīvais genocīds ir cita lieta. Kā jau es teicu, administrācija ir atkarīga no tā, vai nācija spēja organizēties. Ja nācija spēja organizēties, tādā gadījumā pret viņu neviena likumīga vara nevar neko izdarīt. Otrkārt, arī nelikumīga vara nevar, jo tātad šī te pašaizsardzības organizācija, ja katrā ielā ir sava pašvaldība, jā, cilvēki viens otru pazīst pēc nācijas organizācijas principu, tad tur neviens nevarēs demolēt veikalus. Bet mums jau nav tādas nācijas. Pēc saskaņā Angļi to iztaisīja ļoti ātri, no nekā. Šis te nācijas plāns, kurš jau ir izstrādāts 3 gadu atpakaļ, viņš vēl nav publicēts, viņa nācijas vienības memoranda, šis te pašorganizācijas formas pašvaldībās, un tālāk kā cilvēkam iedarboties, sadarboties, veidot nacionālo pārvaldu. Šī nācijas vienības memorandā ir iekļauts. Ja? Nācijas vienības memorands netiek publicēts un publiskots pirms
nav nodrošināta tātad iespēja viņu publiskot visiem cilvēkiem vienlaicīgi, lai nebūtu tā, ka kāda organizācija piesavinās lielāku teikšanu un sāk veidoties struktūrālā pārvalde. Tātad viena pieredze, kas man ir strādājot pie šī nācijas plāna, konkrēti redzam tapus. Es esmu devis kaut kādas daļas no šī nācijas plāna dažādiem cilvēkiem. Un šie dažādie cilvēki ar to dažādām organizācijām, cerot, ka visas šīs organizācijas un cilvēki spēs vienoties uz kopēju mērķi. Bet es esmu redzējis tikai to, ka tie cilvēki sagrāba to daļu informācijas, ko es viņiem iedodu, un aizskrien pie savas organizācijas. Un aizmirst. Un tā organizācija nāk klajā ar savu iniciatīvu. Ja? Un tagad es jums pateikšu tādu lietu. Es esmu nacionālists. Un es esmu rasists. Jā. Bet tagad, kas ir nacionālists? Nacionālists ir tas, kurš rūpējās par nācijas, par ļaužu vienotību, ļaužu kopas vienotību. Es runāju par pārliecību, nevis par kaut kādu piederību organizācijām. Es esmu pēc pārliecības nacionālists un rasists. Rasists ir tas, kurš ir par rasu daudzveidību, par cilvēku daudzveidību. Tas ir tas, ko liberālisti saka, par ko viņi ir. Ja? Īstenībā liberālisti grib padarīt visus vienādus. Liberālisms kā brīvība ir rasu daudzveidība, cilvēku kopu daudzveidība, kuras institucionālais pamats ir pašvaldība konkrētā vietā, kurā šī sabiedrība ir izveidojusies, kurā viņai kopēja pieredze un kopēja pārvaldes iespēja. Tātad, kas ir galvenie oponenti rasistiem un nacionālistiem? Tie ir nevis kaut kādi, teiksim, tur abstrakti spēki, bet gan reakcionāri spēki. Ekstrēmi spēki, ekstrēmisti. Teiksim, ja nacionālisms ietver, es pateikšu, ko nacionālisms ietver sakņā teorija. Nacionālisms ietver nacionālās politikas izstrādāšanu, nacionāla apstiprināšana, tātad nācija apstiprina šo politiku, un nacionālas politikas realizācija. Kas mums ir Latvijā nacionālais spēki? Tēvzemiem brīvība vai Latvijas neatkarības kustība. Ko viņi dara? Viņi maksimāli cenšas sanaidot šajā zemē dzīvojušās tautas savā starpā. Un viņi nav veikuši nevienu darbību. Tātad pirmais ir politika nacionāla, tātad skaidrs vienots koncepts. Šie tā saucamie nacionālie spēki nav iedevuši nevienu vienotības, nevienu nācijas attīstības konceptu, neesmu dzirdējis visos 20 gados no TBL un nekā. Nevienu pilnvērtīgu nācijas attīstības konceptu. Otras nācijas, tātad visas tautas vienošana, ja, apstiprināšana, tad visa tauta apstiprina kopēji kaut kādu darbu. Es neesmu manījis, kad viņi aicinātu, vai vēl vairāk panākuši mūsu tā saucamie nacionālisti, ka tauta vienojās nācijā un kaut ko dara kopā. Un trešais, kur vismazāk var redzēt, ka nacionālajie tā saucamie spēki kaut ko būtu darījuši praksē un darbībā, kas nāk par labu Latvijas tautai. Viņi piedalījušies visādās privatizācijās un izlaupīšanās. Tas viss ir nācis tikai par sliktu Latvijas tautai. Šī gadījumā mēs redzam, ka nacionālists un nacionāla ekstrēmists, nacionāla populists ir pretēji spēki. Nacionālists ir tas, kurš rūpējās par vienotību, nacionāla ekstrēmisti, populisti un tā tālāk visi šie ekstrēmie novirzieni. Ir nācijas ienaidnieki un nacionālisti ienaidnieki. Mēs nedrīkstam nekādā ziņā atbalstīt un veikt kaut kādas ekstrēmas lietas, jo tās vienmēr izsauc pretreakciju. Tas ir vienmēr izsauc pretdarbību. Ja? Un tādā veidā man iespējams panākt vienotību. Tālāk. Tas pats attiecās uz rasēm. Tie, kas sadzen, sociologi sen ir atzinuši, ka jebkura sabiedrība spēja mierīgi uztvert līdz 5% svešķermeņu. Proti, tātad, jebkura sabiedrība, ja sabiedrībā ir līdz 5%, tad šai sabiedrībai nepiedaroši cilvēki, viņi spēja ar viņiem kā ar viesiem sadarboties. Bagātinotos kulturāli un tā tālāk. Kādreiz tirgoņi brauc no vienas valsts uz otru, viņi bija vienīgi multikulturālisti, tātad, ja, viņi nepiedarēja tirgoņi nevienai valstī, bet viņi deva pienesumu kaut kādu visām valstīm, kurās viņi tirgojās. Tad tie ir 5%. Es domāju, ka nabadzības apstākļos, ja,
kur cīņas par resursiem apstākļos 5% ir pa daudz, un sabiedrība uzņemt labi 1% sveštautiešu vēl. Nu, ne sveštautiešu, bet sarunājas svešu kultūru piederīgos. Ja tev pašam nav ko ēst, tam kaimiņam nav ko ēst, tad kāda var būt iecietība pret vēl vienu lietu muti, teiksim tā, ja? Kuram šeit nav nekāda pamata, kurš te neko neražo nekā. Tātad tie, kas sauc sev par multikulturālistiem un globālistiem un visādā veidā ieved svešu kultūru pārstāvjus, tātad balto cilvēku areālā, ja, teiksim, ja, svešu tautu un svešu pašvaldību areālā, ja. Viņi ir visīstākie rasisti. Viņi ir visīstākie rasisti, bet viņi ir visīstākie rasu naida kurinātāji. Jo, kamēr es dzīvoju Latvijā un nēģers dzīvo Namībijā, man nav naida pret nēģeru nevar būt, tāpēc, ka es pat nezinu, kā viņš tur dzīvo, ko viņš tur dara. Ja? Un man tas īpaši neinteresē. Visam labi ir tirgons, ka viņi aizbrauc un nopērk banānus nākamā, man tad es viņu pat mīlu to nēģeru Āfrikā. Ja? Tad tu gribi nopelnīt mīlestību, ja? Ja, mīlestība. Viss ir jānopelna, tad par kuru dabūt ir jānopelna. Par brīvu netabūs. Turpinot par tēmu, tātad, ja, tās ir tās lietas, ko mums šobrīd ir visiem ļoti stingri jāliek aiz auss. Mūsu galvenais, ja mēs nedrīkstam pakļauties uz ekstrēmismu, uz to tiks provocēts, ja? Un tanī brīdī, kad notiks šī pārēja no dolāra struktūras, tātad, ja? Nu, tātad, turpinot, ja? Īsi, labi, tātad, maz iespraudums, ja? Tātad par dusmām un agresiju, ja? Tātad to ekstrēmismu tēmu turpinot, ja? Dusmas ir ļoti pozitīva lieta, ļoti pozitīva īpašība. Dusmas ir pozitīva īpašība tajā ziņā, ka, ja mēs uz kādu dusmojamies, tas nozīmē, ka mums ir attiecības ar to cilvēku. Mēs esam dusmīgi uz viņu, un mums ir kaut kāda tēma, par kuru mēs neesam vienojušies. Mums ir dialogs starp mani un tevi, mēs neesam vienojušies par to, tāpēc mēs viens uz otru dusmojamies. Mums tas dialogs ir, kamēr mēs viņu risinām to dialogu. Ja? Tā ir konstruktīva padarīšana, dusmas. Ja, dusmoties drīkst, bet nedrīkst cilvēku būt dusmīgs. Savukārt pretējais ir agresija. Agresija savukārt izslēdz dialogu iespēju. Es atnācu un iesaku pa degumu. Ja? Nav dialogu, nav nekādu seku. Vienīgās sekas ir, ka tas sliktais, tad no tas sliktā jāuzmanās, viņš sit pa degumu. Nekāds jautājums netiek atrisināts. Ja? Tātad dusmoties drīkst un vajag. Bet tagad tālāk. Trešā lieta ir enerģētikas lieta. Tātad ne tikai dusmoties ir labi arī lamāties. Ja? Mēs to Japāņu filmu par ūdeni, par dzīvo ūdeni esam redzējuši. Ja? Ūdens molekulas strukturējās, tad sasalstot dažādi atkarībā no tā, kādi vārdi vai kādas emocijas ir izpaustas un klātbūtnē. Ja kāds lamājās, tad tas sniegpārsliņi iznāk kropli, ja, teiksim, destruktīvi. Tad mēs redzam vārda emociju spēku. Ja? Ja? Runāšu veciem terminiem. Tātad, no turienes mēs arī saprotam, kāpēc amerikāņi nevar palaist Krievu raķetes. Kāpēc amerikāņi joprojām pērk Krievu dzinējus kopā ar Krievu inženieriem. Jūs zināt, to teicienu, с помощью лома какой-то матери исправил ракетный союз. Tātad ar lamāšanos, ja, un lauznu. Lūdzu, šeit ir tās sniegpārsliņas. Lieliski, jā. Tātad, ja kādos brīžos mēs lamājamies tad, ja mūs neapmierina kaut kāda situācija. Mums kaut kāda situācija neapmierina. Un tātad, jebkura situācija ir viņas materiālā šitā te bāze, un viņas astrālā bāze, kur būtībā veidojās. Jā. Un tad, kad mēs gribam skatīt situāciju, varbūt pat nav šīs te materiālā kaut kāda priekšmeta, ja? Bet ir tā astrālā bāze, kas mūs neapmierina, kur ir jāsagrauj. Un pret to iedarbojās vienīgi un tikai kārtīgi nolamāšanās. Ka mēs noliekam pa vietām, ka šī te astrālā bāze, kur mums neapmierina, tiek sagrauta. Ja? Mums ir mantras. Jā, mantra ir savukārt cits, mantra bez tam vākšana kopā. Mantra ir divi uzdevumi. Viens uzdevums ir attālināties no, tad apstartēties, attālināties no konkrētā situācija, bet viņi neatrisina situāciju.
Vai arī vienkārši aizsargāties. Ja? Tātad mantrā ir priekšstājas apzināšana, ka tas ir cits tās. Tātad, ja mēs gribam veidot pasauli, tad gadījumā mums ir jālūmēs. Ja mēs gribam strādāt uz sevi, tad mēs varam strādāt ar mantrām. Ja mēs gribam strādāt uz pasauli, tad mēs lamāmies. Izlamājas reizes ap sevi paliek vieglāk, jo tā destruktīvā situācija ir izārdīta. Ja? Tā neapmierinošā situācija. Nu, var jau arī citas metodas izmantot. Var. Skaldīt malku, tā tālāk, ja teiksim, var arī mīloši nostrukturēt konfliktu un mīloši izrunāt. Nē, mīlestība ir iecīšana iekšķus uz iekšķu. Tas dziedē pēc tam, kad ir dabūts par degunu. Bet, lai ķertos pie dziedēšanas, no sākuma jānovērš traumējošais efekts. Metodas var būt dažādas, jā. Paldies. Viens pēc otru. Sāka tad noskriešu tātad pabeigšu, ja? Par to, 5 minūtes jā, es domāju, varbūt 7 sanāk, varbūt 5. Tātad, kas ir pasaules, atgriežoties pie pasaules lielvaras, ja, kas ir šī te, ir atzīt, ka vienpola pasaule, ir viena pasaules lielvara Amerika, bet, principā ir runa par Atlantijas bloku, kā viņš ir iegūst savu varu. Viņš ir iegūst savu varu caur Vestindijas kompānijām, viņš iegūst savu varu caur Anglijas kolonijām, viņš ir iegūst savu varu kā starpnieku organizācija. Atlantijas līguma valstis ir starpnieku organizācija, savu varu viņas iegūst tādā veidā. Bet tad viņi visi tātad šos attīstību balstījuši uz komerciju. Tāpēc arī viņu izpausmes ir tieši tāds, pasaule ir komercializēta, pasauli pārvalda finanšu monopolu no šīs pašas Amerikas, City, teiksim, kūrētas, ja? Tad tā ir viņa pasaule, šī vienpola pasaule, kas Atlantijas līguma tad izveidoja Atlantijas līguma pārvaldām un dolāru sistēmas pārvaldāšanu. Bet viņa likuma sakarīgi ir nonākusi līdz tātad globālismam, ja? Tātad ekonomika attīstās līdz kolapsam, līdz galējām robežai, tad viņa vairs nevienam nav vajadzīga, ja? Tad pilspalvas var ražot, tad visi nodrošināt pilspalvām, bet ekonomika attīstās, tad kolapsē pilspalvu ražotājs. Ja? Tas pats attiecās uz naudu. Amerika ražo naudu, tādī brīdī, kad visiem naudas ir līdz nemaņai, tādī brīdī tā nauda kolapsē, viņa vairs nav vajadzīga. Ja? Runa ir tikai par to naudu, kur var atprečot. Viņi, protams, ļoti veikli atstumj, tātad tie naudas ražotāji ļoti veikli atstumj malā cilvēkus, kuriem nav naudas, strādnieks un ražotājs, jā. Bet no naudas nevar atstumt rūpnīcu īpašniekus, tātad zemes īpašniekus, tālāk tos, kuru rokās ir resursi, jā, tātad reālie resursi. Jā. Bet viņi šobrīd šie cilvēki, kuru rokās ir resursi, ir piesātināti ar launu. Līdz ar to viņiem vairāk naudas nevajag. Tam, kam naudas nav vispār, viņš ir ārpus naudas aprits un punkts. Tas, kam nauda ir, viņš ir ar naudu piesātināts tik tālu, kad šī naudas ekonomika kolapsē automātiski. Tas tam ir jānotiek. Ja? Tātad, ņemot vērā, ka pasaule globālā pasaulē starpnieki nav vajadzīgi. Tātad savu lomu ir zaudējis Atlantijas līgums. Amerika, Lielbritānija savu lomu, pateicoties, kurai viņi kļūst pasaules lielvaru, visu pazaudējusi. Ja? Viņi paši to labi apzinās, ja? Ka viņi globālajā pasaulē, kas starpnieki uzreiz. Kas iedomāties no Arābijas naftu vēl taisno uz Poliju, Poļi apmaina pret kartupeļiem un tā tālāk. Tas naftas koks aug Arābiem, pie Poļiem aug kartupeļi, viņi ņem un apmaina. Un visu, priekš kam tad ir vajadzīgs viss Atlantijas bloks, kas viņi uzturēs. Ja? Pie tā Amerika Anglija nav nākusi, jā, un sakarīgi, tātad pirmkārt viņi nav vajadzīgi globālās pasaules dēļ, otrkārt viņi nav vajadzīgi tāpēc, ka viņa ekonomika kolapsē, finanšu ekonomika kolapsē. Ja? Likums sakarīgs, tāpēc ir šis te karš šobrīd, terora karš ar Arābiem. Ja? Protams, neuzstājas Amerikas Savienotās valsts, uzstājās Amerikas Savienoto valstu liberālisma idejas, ja? Bet kā mēs zinām, ka teroristi nevalkā formas tēvus. Ja? Tā kā pēc kā Bībelē arī teikt, neskatieties pēc viņu vārdiem, skatieties pēc viņu darbiem. Ja? Tātad kā labā, kā kriminālisti pieņem, ja? Tad jāskatās, kas gūst labumu no tām vai citām darbībām, kas gūst labumu no ekstrēmisma kustībām, vai tā būtu islāma pasaule, vai tā kristīgā pasaule, kurš gūst labumu? Tās, kurš vēlas sagraut šīs sabiedrības. Un, lai būtu pretstats šiem te ekstrēmistiem, ja, kur cenšas šīs sabiedrības sagraut, ir jābūt
vektoram, ir jābūt apzinātam vektoram, kā šiem te tautām vienoties, kā sadarboties šim te pašvaldības principam, lai tie cilvēki, kas nav ekstrēmi, lai tie cilvēki, kas spēj ražot kaut ko un radīt un dot citiem, lai viņi spētu arī sev aizstāvēt pirms šiem ekstrēmiem izpausmēm. Ja. Nu, lūk, tā kā es aprakstīju to situāciju, jā, galvenais neienest karu Latvijā, nepieļaut ienest karu Latvijā. Un tad pilnīgi neizbēgam, ka šis te Atlantijas līgums sabruks. Viņi iespējams, ka paraus sev līdzi arābus, ja, teiksim, ja Lībija noturēsies ilgāk, tad tur var gadīties visādi, var gadīties, ka uzmet arī atombumbu, teiksim, tā viss slēgts, ja. Jo tanī brīdī, kad sabruks rietuma ekonomika, tas, kurš no šīs ekonomikas būs neatkarīgs, pārvaldīs pasauli. Tāpēc jāsaprot, ka tie, kas šobrīd veido rietuma ekonomiku, ir ieinteresēti, lai visa pasaule sabruktu reizē ar viņiem. Savukārt, visu pasauli ir interesēti nesaistīties pārlieku cieši šobrīd ar finanšu sistēmām. Jā, nu ar to es arī gribēju beigt. Iesaist vēl pie mūsu tēmas. Mūsu tēmas tas ir vispārējais zināšanas. Kā es teicu, tātad, jā, dusmojieties, jā, bet neuzbruciet, jā, centieties vienoties. Pie modeļa varētu piesaistīt. Jā. Un saules modelis ir šis te vektors, jā. Baltu saules modelis ir šis vektors, kur visas organizācijas, kuras konstruktīvi dara savā lauciņā, visām šīm organizācijām, kur šis dažādie informācijas loki un darbības lauki, lai viņiem visām būtu kaut viens kopējs loks un darbības lauks, šis te Baltijas saules modeļa formulētājs, tātad nacionālās intereses, sabiedrības intereses, cilvēku intereses, lai būtu visiem viena kopēja lapiņa, ja, caur kuru, modernās pasaules valodā runājot, varētu saslēgties kopā šīs te informācijas, šie te loki, ja, lai visiem būtu kaut vai šis te viens nacionāls princips. Jā, tā kā visiem veiksim darbā, un es patiešām ceru, ka mēs nonāksim pie tās kopējās pasaules, lai mēs viņu pēc tam varētu nest. Un tur tajā manā dokumentā ir tieši tā virzība, kā nodrošina padomē, vai nav vairs Paldies, ļoti interesanti. Paldies. Es tiešām gribu tikai, lai mēs visi šeit varētu strādāt. Tas ir galvenais, lai cilvēki var strādāt. Un nevis piespiedu darbu, bet to, ko viņi paši vēlās. Un tad viss pasaulē kārtībā.